Anģelī, tu arī brauksi ar mums atpūsties? Jā! Mēs braucam atpūsties ar viņu. Es izlaidīšu tieši metu. Man liekas, ka lādētāju nepaņēmu. Mēs esam klāt namiņā, kurā mēs pavadīsim šodienu. Es jums parādīšu, draugi, kā šeit iekšā izskatās. Ieejot iekšā, jūs varat redzēt šādu telpu un šie lielie logi. Tas ir tas, kas man visvairāk patīk šādos namiņos - lieli logi. Te ir tāda mini virtuvīte. Anģelī šonakt čučēs tur augšā. Tur ir vietiņa, vismaz, es domāju, 2-3 cilvēkiem noteikti tur var sagulēt. Es gulēšu šeit, uz šī divāna. Tur augšā es neriskēšu kāpt. Ko meitenes tur dara? Te ir mūsu mazā istaba. Čau! Anģelī, kas šī ir pa telpu? Kas šeit ir? Kas šeit ir? Duša, izlietne, tualete, jā? Ļoti maiga telpiņa, spogulis. Ļoti forši. Tiešām. Viss, kas vajadzīgs ir šajā namiņā. Tiešām tāda ļoti forša vietiņa. Varētu sev tādu mājiņu nopirkt, vai ne? Kaut kur pie dabas. Jā, tas ir mūsu sapnis! Visvairāk man patīk šī daba skaista apkārt. Viņš ietrietās Žoela, lūdzu, nesabojā dronu. tajā. Man vēl bišku jāpamācās. Rebeka mums parādīs, ko mēs nopirkām Maksimā. Mēs nopirkām brokastīm auzu pārslu piesputru, nopirkām iesnekot šīs salami desiņas, priekšvakariņām pasta ar kaut kādu mērcīti, nezinu, bet tam būs nepieciešams šis. Tam mums kabānos desiņas, semačkās, arbūs! Ļoti garšīgs. Te mēs paņēmām pienu priekšbrokastu brokastīm. Tā mums ir grauziņi, priekš snekiem vēl grauziņi. Mums ir, čerī tomātiņi priekš vakariņām. Tad priekš brokastīm priekš putra šis un vīnogas arī iesnekot kaut ko. Mums ir spināti. Vēl grauziņi, riekstiņi. Vēl samačkas. Jā, mēs paņēmām 2 paciņas. Un krekerī cepamiņi. Tas ir viss. Rebeka mums sagatavoja sūskodes, sagriezīs ārā uziņu. Ir tikai tāds mazs. Tev izdosies. Man ir bail. Jā. Nu, tev labi izdodas. Grūti. Salīsim visu ledus, kad lai mums neizkrust. Man liekas, jau šī kūka izkrustas. Es māku neko nedomāt. Es jums ātri izrādīšu. Kaut ko, nezinu ko. Gribu vienkārši ar jums parunāt. Ieliec Santa šito iekšā, tas ir ļoti forša. Tas ļoti jauka, mīļa, skaista. Bet žēl, ka tu nevari iet kublā. Es tur sēdēšu un lasīšu un ēdīšu un visu darīšu. Man tā vieta ļoti patīk. Tu tur tā kā iesēdies un skaties un vienkārši skaties. Skaties tur. Labi, Santa mani salamās. Nelamā, Santa nekad nelamā. Ir jau 7:30 un es pagatavošu meitenēm pastu. Mēs nopirkām spageti, saldo krēmiņus, sviestu, tomātiņus un mēs aizmirsām pašu galveno sastāvdaļu, kas ir siers. Ko mēs izdarījām par šīm stundām, kamēr mēs testam? Mēs sapilmējām saturu daudz. Jā, būs daudz video, gan Žolas tiktokā, gan Rebekas tiktokā, gan manā tiktokā. Jā. Santa nevarēja uzkāpt augšā, tāpēc es jums parādīšu. Anģelī, es tagad kāpšu. Kāpjam. Šitā mēs uzkāpjam pa kāpnītēm. Wow! Tā ir vienkārši mana bērnības sapņa istabiņa. Redzat, paskatieties, te ir gulta, ļoti liela. Te mums stāv visu kaut kādas grāmatiņas. Un tur ir loziņš un skaists skats. Tā apakšā jau gatavo Santa. Tik labi. Tad mēs kāpjam lejā šitā. Mēs vienkārši lecam. Paldies, tu Dievs parādīja. Amen. Amen. Meitenes tūlīt arī ies kubliņu. Nedaudz esam pārkurinājuši kubliņu. Labi, ka ir augstais ūdens. Kā vienmēr. Džoela! Pie darba.
Bet labi. Bez stēliņa. Ieliec viņu dziļā. Es domāju, vakarā būs rīktīgi forši, kad būs kubliņš. Es forši nofilmēju. Bet tagad bija labi kadri. Džēla mācās apieties ar dronu, bet viņai labi jau sanāk. Ļoti daudz smuki Tikko kadri. ielidoja šūpolas un gandrīz spārna nepalika. Rebeciņa! Kamēr meitenes ir kublā, es sataisīšu viņām tēju un sagriezīšu kūciņu. Nedaudz pakususi, bet nu būs labi. Tējums. Rebeka? Es uz kubliņu tu. Jā. Es. Mēs skatāmies video, kuru Rebeka tikko publicēja TikTokā, un viņš savāca jau pāri 10 000. Gan uz 11 jau. Wow! Nepietiek ar sevi vien, lūdzu nāc un atklājies, jo vēlos es tik tevi vien, lūdzu nāc un atklājies. Labrīt, draugi, šajā skaistajā rītā. Neņemiet vērā, ka es izskatos mazliet pietūkusi. Mēs vakar aizgājām kādos 1:02 vai 2 gulēt, un jau 5:30 es piecēlos. Kamēr meitenes vēl čurč, tikmēr es izbaudu šo skaisto dabu, jo jau šodien 12:00 mums ir jāizvācas no šeit. Скажи еще раз, кто ты. Скажи еще раз. Iepriekš viņa teica, kā Džēla? Ļaguška большая.